Ja, ko kārtēji sveicieni Rīgas Dinamo komandas sekotājiem, atbalstītājiem, visiem tiem, kas seko Rīgas Dinamo komandai. Šobrīd pietuvojas ar Kontinentālās hokeja līgas regulārā čempionāta beigas. Finiša taisne ir tepat, un tas balti melni rūtotais karoks ir arī redzams, un finišē būtībā Rīgas Dinamo komanda šo te regulāro čempionātu, vai finišē arī visu sezonu. Atbildi mums nesīs piekdienas vakara cīņas. 3 cīņas, kurām noteikti Rīgas komandas atbalstītāji sekos. Visu pirmām kārtām tad rīdziniekiem mačs ar Maskavas CSKA komandu, un arī abas konkurentes tātad aizvadīs atlikušās spēles. Viķez spēlēs pret Automobilistu, un hokeja klubs Soči spēlēs pret vienu no līgas šobrīd vājākajām komandām Bratislavas Slovanu. Tā situācija turnīra tabulā būtībā ir līdzīgi kā tas bija pirms iepriekšējās spēles. Pēdējā mačā rīdznieki tad izcīnīja uzvaru Čerepavecā, papildu laikā tādu vieglu izbīli tik cauri tēlēni, izskoties sausām kājām, uzvarēja rezultātu 5-4. Ļoti rezultīvā spēlē Linus Svidels atnes uzvaru rīdziniekiem, un joprojām Rīga saglabā iespējas uzspēlēt izslēgšanas spēlēs. Tas mūžsanais stāsts, kas pēdējo mēnesi būtībā tā nopietni mēs par to runājam, pēdējo pusotru mēnesi skaitām punktus, kā tad veids Sočiem, kā veids Viķez, te viens, te otrs ir tuvāk, bet tā 9. vieta, un arī šobrīd pirms pēdējās spēles Rīgas komanda ir 9. vietā par punktu atpaliekot no 8. pozīcijas un par 2 punktiem atpaliekot no 7. pozīcijas, attiecīgi 8. vietā Viķez, 7. vietā šobrīd Soči. Par tiem scenārijiem runājot, esot optimists, papētīt, kas tad rīdziniekiem der, kādi ir tie scenāriji, tad ir būtībā jāizcīna uzvar. Tas ir pirmais. 2 punkti pret Maskavas CSKA, kas noteikti nebūs viegli. Kas interesanti, tad Maskavas CSKA komanda viesos pēdējo reizi Rīga prata uzvarēt tālajā 2011. gadā, kad uzvaras vārds toreiz guva, atcerēsimies, tāds spēlētājs kā Ainārs Podziņš. Tā ka tiešām ļoti sen nav apspēlēta Maskavas komanda, konkrēti runāt par Maskavas CSKA komandu viesos, un tas uzdevums, protams, ka ir ļoti grūts, bet par tiem scenārijiem, kas tad der šobrīd Rīgas Dinamo komandai, esmu papētījis, un tātad pirmais scenārijs: Dinamo pamatlaikā pieveic CSKA, Viķez un Soči pamatlaikā zaudē, tātad neiegūst punktus. Otrais scenārijs: Dinamo pamatlaikā pieveic CSKA, Soči zaudē pamatlaikā, Viķez iegūst 1 punktu. Vai vismaz punktu, ja esam precīzi. Trešais scenārijs: Dinamo papildlaikā pieveic CSKA, Soči un Viķez zaudē pamatlaikā. Tā kā arī tāds variants ir iespējams. Un Dinamo papildlaikā pieveic CSKA, Soči zaudē pamatlaikā, Viķez iegūst vismaz 1 punktu. Tas ir 4. scenārijs, un 5. scenārijs, kas der rīdzniekiem liek kļūt izslēgšanas spēlēs, ir sekojoši: Dinamo pēcspēles metienos pieveic CSKA, Soči un Viķez zaudē pamatlaikā. Tā kā visām šīm 3 manas pieminētajām sākumā spēlēm ir jāseko piekdienas vakarā. Par tām cerībām runājot par CSKA un Rīgas spēli, tad jāteic, ka būs ļoti smaga spēle, un to mēs redzam šobrīd arī pēc bookmakeru koeficientiem. Vienīgā lieta, kas varbūt runā nedaudz par labu rīdziniekiem, ir tā, ka Maskavai nekas vairs nav vajadzīgs. Jau kādu brīdi būtībā tas tā ir, un viņi var izvēlēties savu pretinieku Gagarin kausa izcīņas izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā. Varbūt, ka viņiem Rīga patīk labāk, patiktu Rīgu apskatīt labāk, tad divas spēles arēnā Rīga potenciāli maskavieši sev var panākt. Un skaidrs, ka šis mačs totāli outsideri un pastarīs šajā mačā būs Rīgas Dinamo komanda, bet visādi brīnumi notiek, un kā arī vēst 1-1 LV Sauglis uzvarēt var ik viens, tā ka noteikti jācer arī noteikti būs uz to. Viķez un Automobilists, neticu, ka Viķez uzvarēs, lai gan Automobilistam arī neko nevajag. Atcerēsimies, ka Automobilists sezonu sāka tiešām ļoti iespaidīgi un ilgi bija visas līgas vadībā. Sezonas vidū varbūt nedaudz tos apgriezienus samazināja, bet tāpat ir viena no galvenajām favorītēm uz Gagarin kausa. Tā ka es domāju, arī šajā mačā tiešām vēlreiz atkārtošos, neticu, ka Viķez spēs uzvarēt. Tā varbūt ir tā labā ziņa priekš Rīgas Dinamo komandas. Soči pret Slovanu, neticu, ka Soči šajā mačā zaudēs. Slovans ir ar ļoti īsu sastāvu. Pēdējā spēlē otrais vārdsargs tika pieteikts viens no komandas uzbrucējiem. Tas vien liecina par to, ka kādā stāvoklī šobrīd ir Bratislavas Slovanu komanda. Atceroties vēl pēdējo spēli Rīgā, kad komanda spēlēja būtībā 3 pilnās maiņās. Skaidrs, ka noteikti būs
būs grūti Slovanam atņemt punktus Sočiem. Tā ka, tā mana prognoze ir tāda, ka Soči būs iekšā, Soči būs astotniekā, un tad 8. vietu sadalīs Rīga vai Podoļsks Viķaz. Par rīdzniekiem runājot, tad šajā izbraukumā un pēdējā izbraukuma spēlē jāiztiek joprojām bez Balīnska, Dzierkala, Razgala, Skvorcova un arī visticamāk bez Kristera Guļļevska. Un visticamāk, ka Rīgas Dinamo komandas vārds arī pēdējā regulārā čempionāta spēlē sargās Timurs Biļālovs, kurš pēdējās spēlēs spēlē tiešām labi. 4 uzvaras pēc kārtas rīdziniekiem, arī Maskava ir uz uzvaru takas. Tā ka tiešām tās cerības nav lielas. Es iepriekšējā savā vlogā minēju, ka rīdzinieku iespējas spēlēt izslēgšanas spēlēs ar 20% novērtēja. Tad šobrīd pirms pēdējās spēļu kārtas tas procents ir vēl vairāk samazinājies. Manā skatījumā tie ir procenti 10 var būt nedaudz vairāk. Bet, jebkurā gadījumā ļoti, ļoti grūti. Kas tad vēl? Būtībā tas arī viss, ko gribēju šoreiz jums pavēstīt. Un noteikti, ka jānovēl rīdziniekiem izcīnīt uzvaru. Jāsako, kā tad beigsies abas pārējās spēles. Un tas novēlējums droši vien, ka arī rīdziniekiem visu pirmām kārtām 8. vieta un iespēja vēl uzspēlēt šo sezonu savu skatītāju priekšā. Tā ka to noteikti arī šoreiz komandai novēlēšu. Un droši vien, ka gadījumā, ja rīdznieki iekļūs izslēgšanas spēlēs, tad šo sezonu vēl par kontinentālo hokeja līgu parunāsim. Ja nē, kas zina, nerunāsim par Rīgas Dinamo komandu, bet runāsim par Gagarin kausa izcīņu, par ceturtdaļfināliem, par pusfināliem, par fināliem beigās. Tā ka, kontinentālajā hokeja līgā nekas neapstāsies arī bez Rīgas Dinamo komandas. Tas ir skaidrs, bet būtu ļoti interesanti atkal izjust to play-off atmosfēru arēnā Rīga, kas kādu laiciņu nav bijusi. Tā ka novēlam rīdziniekiem uzvaru, būs nepieciešams brīnums, bet brīnum notiek un uzvarēt var ik viens.